Mājas pele un lauku pele. Latviešu tautas pasaka. Kādā siltā dienā mājas pele izlien no grīdas apakšas un aiztek uz Sildruvu pie savas radinieces, lauku peles. Nu, labdien! Vai pazīsti arī vēl savu radinieci? Labdien, labdien! Kā tad nu māsas nepazīšu? Ak, tavus priekus, ka pie manis atnāci! Bet vai ceļu labi zināji, vai neapmaldījies? Kur nu maldīsies, bet saki, māsiņ, kas tā tur par tādu spurguļainu gubu? Tie jau sadīguši graudi, mana vienīgā barība, mana vienīgā maizīte. Lauku pele bēdīgi atbild. Ak, Dievs, tāda maize! Mājas peli lepni brīnās. Man pie tādas maizes būtu jānomirst badā. Māsiņ, cik man pavisam citāda pārtika, no rīta gaļa, pusdienā tauki, vakariņās krējums. Un to visu es tik no alas iziedama kukņā atrodu. Mana dzīve zelts pret tavu. Nāc tādēļ uz manu māju, dzīvosim kopā. Labi, iešu. Naktī abas māsas, radinieces, izlien no pagrīdes un jautā circenim. Ķerķi, ķerķi, vai kaķis mājā? Nē, aizbraucā ar peļu ādām uz Rīgu, circenis atbild. Nu tad laiks, mājas pele priecājās. Paliec tu, māsiņ, tepat pie cauruma, es nesīšu tev klāt, un tu nesīsi alā. Bet līdz ko mājas pele soļus divus pārikšoja, te kaķis brāc virsū. Par laimi šoreiz vēl izdevās ālā iesprukt, citādi būtu zelta dzīve pagalam. Nu nekas, mājas pele mierina radiniece. Kad nu te neizdevās, iesim pa pamata caurumu uz klēti. Speķi ēst. Noiet uz klēti, bet te atkal klizma. Saimnieks atver durvis, un viņa āpšelis ar radinieciem kā sadedzis virsū. To redzēdama, lauku pele tūliņ griežas uz savu māju sacīdama. Man labāk sadīgušie graudi drošumā nekā tavi gardumi mūžīgās bailēs. Es savus graudus pati sakrāju, bet tu gribi tik no otra labuma vien pārtikt. Ar Dievu!